Vai jūs esat kādreiz pamanījuši, pievērsuši uzmanību tam, kā jūsu domas, kā jūsu emocionālos stāvokļus ietekmē tā mūzika, ko jūs klausāties ikdienā, tā mūzika, kas skan jums fonā? Atklāti sakot, pirms pāris gadiem, kad man uzdeva šo jautājumu, viss, ko es varēju atbildēt, bija kā ietekmē. Normāli ietekmē. Tā taču ir mūzika, kas man patīk, tāpēc es viņu klausos un kā viņu var ietekmēt. Vairāk par šo, detalizētāk par šo es neko nevarēju pastāstīt. Un tad es nolēmu veikt eksperimentu. Uz 2 mēnešiem pārstāt klausīties to, ko es klausījos ikdienā, un sev par lielu pārsteigumu pēc šiem 2 mēnešiem, kad es klausījos savus iepriekš iemīļotās dziesmas, kuras es drillēju līdz tam ikdienā, es pamanīju, kā manī parādās nelielas tādas uzvilciena izpausmes, kaut kāda nervozitāte, saspringumi, minimāli, bet tomēr pamanāmas tādas agresijas izpausmes, tādā domu līmenī, kur es sāku pēkšņi pats autonomi veidot kaut kādu iekšēju dialogu, kur es konfrontēju ar kādu cilvēku, kurš tajā brīdī nemaz nav klāt. Šodien apzinātāk izvēloties mūziku, kuru es klausos, un vairāk uzmanības pievēršot saturam, emocionālam piepildījumam un varbūt mazāk tai muzikālai stilistikai, es esmu novērojis, ka šīs izpausmes, tās agresijas un konfrontācijas manī parādās arvien mazāk un mazāk. Kāpēc es visu šo tik gari jums stāstīju? Tāpēc, ka, manuprāt, mūzika var būt lielisks instruments arī mācībās, kuras veicina tādas dzīves prasmes kā pašizziņu, apzinātību, radošumu, sadarbību, empātiju un daudz ko citu. Un kā reiz es vadīšu nodarbības tieši par to.